Esi sveicināts Bordside LV, hidrotērpu, sērfošanas un citu ūdensporta dēļu veikalā. Mani sauc Dāvis Drande, un es jums šodien pastāstīšu par O'Neill Epic 6 mm hidrotērpu kopā ar kapucīti. Tātad, šeit mums ir viens izgriezts otrādāk, un priekšā, protams, ir normālā stāvoklī hidrotērps. Kapucīti ir klāt. Tātad šis hidrotērps ir ļoti svarīgs priekš mums, jo, kā zināms, tad, kad lieto 6 mm hidrotērpus, Latvijā ir labākie vēji, labākie viļņi, labākie apstākļi un ir kārtīgi izbraukāties, tāpēc ļoti, ļoti būtisks hidrotērps priekš mums. Un, jā, cits teiks, šis laiks man ir pa augstu, es tikai vasarā, teikšu godīgi, augsts ir tikai mājās. Ja ir labs hidrotērps, visi kārtībā. Epic hidrotērps ar kapuci mums nāk vīriešu un sieviešu versijās. Stāstīšu vienā video pa abiem hidrotērpiem kopā. Būtībā jau atšķirās tikai piegriezni. Hidrotērpam ir tātad Ultraflex 6, 5 un 4 mm neoprēns. Mēs viņu saucam par sešinieci, jo pamatā būs 6 mm. Un tad kaut kur kāju galos un padusēs, kur ir nepieciešama maksimālākā stabilitāte, tur ir nedaudz mazāk milimetri, bet tas noteikti nepadara hidrotērpu vēsāku. Tā kā pamatā 6 mm un uz to arī koncentrējamies. Hidrotērpam iekšpusē, gan mugurpusē, gan priekšpusē ir Firewall siltā vilniņa. Kā jau teicu, kapuce ir klāta un nav noņemama. Tā ir ļoti svarīga, kā teikt, kombinācija, jo kapuce, kad ir atsevišķi un hidrotērps atsevišķi, tomēr diezgan daudz tur tiek augstums pa to spraugu iekšā. Šeit viss ir kopā, jūs esat savā skafandrā, kā kosmonauts varētu teikt. Tā, hidrotērpa konstrukcija ir tādā veidā, kad saucās tas blind stitch, kad iekšpusē ir principā nav šūvju, ir tikai līmējuma vietas. Ja? Un no ārpuses atkal ir nošūts, kas ir vairāk izturībai, un šīs atkal tās līmējuma vietas atkal nerada bērzes un ir patīkams valkāšanai. Kā teikt, dubultu drošība. Tā, hidrotērpam ir stratēģiski gudri izvietotas šuves, viņas neies gluži pāri muskuļiem, ir uztaisīts tā, lai nekādā veidā neierobežotu kustības. Kāds teiks, nē, 6 mm hidrotērpā es nevaru pakustēties. Atbrauc pie mums pielaikos, varēs izvicināties rokas, pakustēties 6 mm hidrotērpā var gandrīz tāpat kā bordšortos siltajās zemēs. Katrai vietai, protams, savi plusi un mīnusi, bet sportiņš nekādā veidā ar šādu hidrotērpu necieš. Tāpat O'Neill Epic hidrotērps ir, pateicoties savai konstrukcijai, ļoti izturīgs, tas kalpos daudzus gadus, šuvis vaļā nevērsies, trapeces vietā audums neberzīsies, audums nesprēgās un visādi citādi nebojās jums, kā teikt, pieredze uz ūdens un kalpos daudzus gadus. O'Neill Epic hidrotērpam bez vilniņas ir arī priekšpusē no ārpuses gludjā neoprēna paneļi, kas pasargā ķermeņu atzišanu, kā teikt, ķermeņu atzišanu vējā. Par krāsu runājot. Kāds teiks, Dāvi, es gribu krāsainu hidrotērpu. Pirmkārtām tā ir dabīgākā neoprēna krāsa, viņš būs vienmēr viss staipīgākais. Otrām kārtām melnā krāsa pievelk, kā teikt, saules siltumu, un tādā hidrotērpā ir daudz arī siltāk. Par temperatūrām runājot, tātad, protams, katrs ir varbūt bišķiņ vairāk salīgāks, nedaudz mazāk, sievietes salst ātrāk, bet es teiktu tā, ka šo hidrotērpu ir vērts vilkt, teiksim tā, kaut kur, kad ūdens temperatūra ir ap 6 grādiem, līdz pat, ūdens mums mīnus grādos nenonāk, lai gan par to vēl varētu pastrīdēties, ir sērfots arī, kad ir reāli biezi vīžņi. Ir sērfots, tad, kad ārā gaisa temperatūra ir -15 grādi, šādā hidrotērpā to var darīt.
Pavisam augstā laikā to var sakombinēt vēl ar termoveļu. Ir termoveļas šorti un termoveļas tops, ko velk apakšā. Piedod vēl vismaz milimetru sajūtu klāt. Netraucē kustībām, viegla svarā apakšā velkam termoveļu. Pielietojums šādam hidrotērpam ir, protams, kaitošana, kitesurfings, foilošana, sērfošana, protams, windsurfings. Tātad visi tie sporta veidi, kur ir nepieciešama ritīgi brīva kustība, tajā pašā laikā silts hidrotērps. Pie šāda hidrotērpa, protams, klāt piestāvētu, šeit esmu atlicis, piemēram, vismaz 5 mm heat, O'Neill heat zābaciņi vai pat 7 mm pašā augstākajā laikā. Kaitotājiem un windsurfingam pietiks 5 mm, sērfotājiem varētu gribēties arī 7 mm. Un, protams, 3 vai labākā gadījumā 5 mm cimdi pašam augstākajam laikam. Ja ļoti, ļoti salst, ir arī 7 mm cimdi. Cenas ziņā O'Neill Epic vienmēr būs izcils konkurents, tāpēc vienmēr ir vērts Epic hidrotērpu uzskatīt kā būtisku variantu savā hidrotērpu, iespējamo variantu izvēlē. O'Neill Epic hidrotērpam ar kapuci ir ļoti plašs izmēra klāsts. Ja hidrotērpu skatāties mūsu mājaslapā, tad turpat pie produkta nobrauciet lejā, atradīsiet atsevišķu sadaļu, kas saucās izmēru tabulas, size charts. Ja nezināt, teiksim, savu plecu platumu tur un gurnu izmērus un tādas lietas, mans ieteikums vadieties vismaz pēc svara un auguma. Ja esat uz robežas starp diviem hidrotērpiem, tad labāk ņemat izmēru uz augšu, lai vieta ir arī pie vajadzības termoveļa. Tāpat, kā vienmēr aicināšu braukt pie mums uz vietas, tikai uz vietas jūs varēsiet saprast šī hidrotērpa superīgi staipīgo neoprēnu. Uz vietas mēs jums kārtīgi izstāstīsim, kā viņu vislabāk novilkt, uzvilkt, kā viņu kopt. Uz vietas būs iespēja vienkārši pataustīt preci un saprast O'Neill labo kvalitāti un neoprēnu foršās īpašības un to pieskārienam patīkamo sajūtu, ko dod šis materiāls. Protams, varēsim vairāk palīdzēt ar saviem padomiem, savu pieredzi, tomēr esam pa vairāk kā 10 gadiem diezgan uztrenējuši savu izpratni, savu spēju palīdzēt citiem cilvēkiem izvēlēties pareizo hidrotērpu. Un jā, esiet laipni aicināti hidrotērpu veikalā Bordside LV.